Šodien pie mums Mansildā ļoti karsts. Nedaudz par mani un manu situāciju. Man jau 45, dzīvoju jau 16 gadus Lielbritānijā. Zinat, ar jebkuru var notikt dzīvē pats trakākais. Cieni sevi, cieni citus un mīli šodienu. Jo mēs neviens nezinām, vai rītdiena vispār pienāks. Esmu pacienti jau 9 gadus. Ir tādas sāpes, kas nav kaut kas sastiepts. Ir sāpes, kas dzīvo ar tevi katru dienu. Iemājojas tavā ķermenī, kā īrnieks, kurš nemaksā, bet komandē visu. Rītu, pa dienu, pa nakti. Zinat, fibromialģijā man nav vārds internetā. Tā ir dzīve, dzīve sāpēs. Sajūta, ka manis ķermenis dažreiz it kā ir man svešs, kā vieta, kurā man ir jādzīvo, un risinājumu ir grūti saprast, ko kā darīt. Viss kaut kas ir provēts. Un, protams, tad vēl ILG leukēmija, un, kad kāds dzird vārdu leukēmija, cilvēkiem acis paplašās. Vieni sāk žēlot, citi baidīties, un daudzi vienkārši pazūd. Tu it kā neko neesi nodarījis. Tu vairāk dod, bet viņi izvēlās tev pagriezt muguru. Neviens īsti nesaprot, jo nav tādās sāpēs dzīvojuši un izjutuši ko tādu daudz gadus. Kad tu visu laiku esi noguris un tev sāp ķermenis, sāpes klejo, tu nevari sakoncentrēties, tu vienkārši mēģini izdzīvot dienu. Un tas bija simtiem reižu, kad tu krīti un celies. Sāpes var atņemt daudz, pat visu dzīvi un atrasties piekalts pie gultas, jo ķermenis pārstāja funkcionēt. Bet tās nevar atņemt virzienu, ja tu to neatdod. Es mācījos būt stipra, nepadoties, smaidīt. Jo negribēju būt tā, kurai vienmēr kaut kas kaiš, bet vienmēr atradās cilvēki, kas nebija apmierināti ar mani. Es ar laiku mācījos vairāk klusēt, jo redzu, ka cilvēkiem apnīk, mācījos būt normāli. Mēr iekšā man notiek karš, kuru es tikai jūtu. Ir dienas, kad es daru it kā visu pareizi, to, ko daudz citi māca veselie. Bet ķermenis vienalga pasaka, nē, naktis negulētas, rīti asarās. Celies nevis tāpēc, ka ir spēks, pozitīva domāšana, bet tāpēc, ka nav izvēles. Es ilgi dzīvoju tajā režīmā, izturēšu, es esmu stipra, Jolanta ir stipra. Lēnā garā izdzisu. Vienā brīdī man kļūst skaidrs, ja es turpināšu tikai izdzīvot, es pazaudēšu sevi. Tad es sāku darīt to, ko daudzi vispār nesaprot un negrib pieņemt. Es sāku rūpēties par veselību nopietni. Dziļi, šūnu līmenī, attīrīt, atjaunot, sistēma, disciplīna. Tas ir tas, ko neviens neredz. Facebook, Instagram stories un tā tālāk. Cik reižu es sāku no jauna, kad spēka nebija. Cik reiz man bija jāizvēlas tieši sevi, nevis izpatikšanu citiem. Un tas bija smagi. Arī tāda nebija viegli, bet tagad ir savādāk. Tieši caur sāpēm un caur ciešanām es celos, es eksperimentēju, es mēģināju. Un ar Andžeju kopā mēs atvērām, uzbūvējām savu pirmo LTD biznesu, Dženei Suši. Sākums caur asarām un grūtībām nebija viegli. Bet tieši tāpēc, ka nebija, man vajadzēja pierādīt sev, ka es neesmu diagnoze, ka es varu radīt, ka es vēl varu dot. Es neskaitu gadus. Kā būs lemts tur augšā, tā būs lemts. Cik ilgi vajadzēs būvēt, tik vajadzēs. Tad nāca otrs mūsu beibiks, Dženei Tīhaus. Tēja man nav tikai produkts mīļēt, tas ir simbols par to, ka rūpes par sevi var būt arī skaistas. Ka atjaunošanās nav vājums. Veselība ir attiecības ar savu ķermeni, un man tās attiecības bija jāpārceļ no kara uz sadarbību. Mani neviens neredz tajās dienās, kad viss sāp, rokas sāp, bet jārulē. Galva ir miglā, bet jādomā, kā izķepuroties no dažādām situācijām. Sirds kliedz katru dienu, bet es vienalga eju. Turos pie katras aumiņa ar lūgšanām. Nevienmēr viss man sanāk perfekti, pareizi, ātri, bet es eju maziem solīšiem uz priekšu. Ja godīgi, man maz nav citas izvēles. Man vienkārši ir jābūt stiprai, man ir izvēle būt dzīvai. Un tā ir ļoti liela atšķirība. Zini kā, ja tu tagad dzīvo sāpēs, un tev liekas, ka neviens nesaprot, es saprotu. Es tevi saprotu pilnībā. Un es neteikšu tev, domā pozitīvi, aiziet pameditē, aiziet izdara to, šito, to, ko tu nevari. Es tev neteikšu. Es tev varu uzklausīt, es tev varu iedot kādu padomu no savas dzīves. Ņemsi, neņemsi, tas ir tavā ziņā. Un jā, es teikšu tikai patiesību. Būs dienas, kad tu gribēsi padoties, negribēsi dzīvot. Un tajās dienās tev vajag tikai mazu soli izdarīt. Vienu soli uz priekšu. Tikai es neesmu stāsts par to, kā viss beidzās. Mana dzīve ir mans piemērs, ka ir jāiet, jāceļās un jādara. Tad tikai mēs kaut ko varam sasniegt.